gribu parādīt, kā tiek labota plakne un kantītes šādam diskam. Kā redzam, plakne mums ir briesmīga, kantītes mums arī ir briesmīgas. Tā kā pa apmalītēm ir močīts nežēlojot. Un ko tad mēs izmantosim, lai salabotu šo disku? Būs šāds priekš kantītēm. Būs šāds mazāks ar mazākiem smilšpapīriem un, protams, mūsu foršais pagarinājums. Paskat, kā spīd uzpulēja ar zeferpastām. Bet, atgriežoties pie labošanas. Nedaudz lielāks tāds, nedaudz lielāki smilšpapīri. Mums jau viņi ir sagraizīti rekur. Un, protams, pulējamā mašīnīte Devalt. Ļoti laba. Un neizmirstam arī par aizsardzību. Alumīnija putekļus elpot nav diezko veselīgi. Alumīnija putekļi mums nosēžas plaušās un neatklepojas. Un, protams, sejas aizseks, tur acīm, lai putekļi neietu acīs. Tās neliels setiņš mums ir, un tālāk jau redzēsiet turpmākos procesus, kā tad labošana notiek. Lai salabotu kantītes, disku mēs liekam uz pulēšanas stenda. Mums vajag kantīti vienmērīgu uztaisīt, lai nebūtu tā kā iedobītas iekšā un nelīdzena kantīte, lai nebūtu. Ko, ķeramies pie darba. Kantīte mums pamazām sāk laboties, bet tie ir dziļi defekti, ļoti dziļi. Tie visi būs jāslīpēn laukā. Process būs ļoti ilgs, tāpēc mēs ņemam plakni no sākuma un ik pa laikam mēs pagriežam šādi, lai izveidotu tādu apaļu tā kā kantīti. Lūk, kantītes mums ir savestas kārtībā. Vairs neredzam tos lielos defektus. Tagad iesim uz diskā vidu virzīsimies. Noņemsim arī šeit laku. Un tur, kur ir oksidējies, tur mēs salabosim. Tur ir izēsti punktiņi. 100%, tā vienmēr ir. Iesim mēs tālāk arī ar šito pašu disku. Kaut kur līdz šejienēm, tas ir šeit. Un tālāk jau pārvāksimies uz galdu un turpināsim ar šiem diviem. Ar mazāku tādu vidēju un pašu mazāko, lai tiktu te pašā centrā iekšā. Liekam virsū masku, protams, un tad jau uz priekšu.
kantītes. Un lielākā daļa plaknes mums ir salabota. Tālāk virzīsimies, protams, uz centru un labosim šo daļu. Pārceļamies uz galdu un turpināsim iesākto darbu. Lūk, tā mums izskatās gala rezultāts. Salabotas kantītes, salabota plakne. Protams, šī metode ir palielam budžeta variants. Ja pareizi darītu, ja gribētu pareizi darīt, būtu jāieliek virpā, bet profesionālajā nevis tur parastajā pie virpotāja. Un tad plakni iet un tā kā virpo nost. Bet tam ir vajadzīgs taisns disks. Un visticamāk, šis disks būtu no sākuma jāvelcē. Un tad tikai varētu viņu virpoti. Un tās atkal ir izmaksas. Un, protams, ir diski, kuriem ir vērts pacensties un darīt visu tā, kā vajadzētu. Bet, ir arī diski, kuriem, principā, tas nav nepieciešams. Neatmaksājas palielam. Tā kā šādi mums izskatās gala rezultāts. Vēl iziesim cauri tam, kas tad mums bija nepieciešams. Uz kādiem tas smurfpapīriem mēs ejam. Mums ir smurfpapīri 100. smurfpapīrs, grauds, un pēc tam iet 180. Ir vajadzīgs šāds, vidējais, un tad mazais mums vēl ir, un tad bija mums vēl lielais disks. Un, protams, pati mašīnīte. Tā kā rezultāts mums ir šāds, un cerams, ka tu kaut ko iemācījies. Un te jau tiekās nākamajos video, pamācību video. Droši komentārā var arī rakstīt un jautāt, varbūt par šo procesu. Kaut kas interesē, kaut kas nedaudz sīkāks. Labprāt atbildēšu. Tā kā tiekās.